Viņa drīkst iekļāt skolotāju. Ar mūžu citureiz ir dziesmai maz. Kad skaistums skan, tad vajag mūžības. Kad skaistums skan, to tūkstoši atbalsos, ar vakarvēju birza virzīdos. Un vakarvējš tad rīta vēju klieks, šurp dēlnu mirdzošu, man nododams tev prieks. Un rīta vējš ar līksni pārbagāts, tad šaubos apvārsnim, pēc glāsta nāks. Un neteiks pasaule, ka daļā maz, jo dziesma aizskanēs pie mūžības. Ko tu pats nezini un nevari zināt, to tev sliekšakmens un griestu sijas pastāsta. Vai arī akas vindas, paininu dzīlēm celdama un vecais ceriņkrūms aiz loga. Viss, itin viss atklāsies, lai tu varētu vēstīt tālāk. Ja arī izklausās neticami, nav tava vaina. Lai klausītāji apsūdz sliekšaka apmeni, akas vindu, griestu sijas, tu pats esi tikai mute, kas mūžības mēmumam pretī runā. Tas noticis aprīļa sākumā, sestdienas pievakarē. Pulpoli togad agri pagūši nodzeltoties, un dienas bijušas tādas, kā pusdienas laiku bites bariem no stropiem nākušas laukā, lai skrietu pēc medus. Tas svētvakars ķikšu minnei viss nesolījis vieglu elpu. Kopš janvāra spēlguņa jau 4 mēnešus sveitus par savu Arvīda nāvi, tā, ka nav iznācis laika par gaidāmo bērnu padomāt. Un nu tā stunda ir klāt. Iedzimu Mālupes pagaste tikšu mājās 1920. gada 10. aprīlī. Vēlāk es uzzināju, ka tajā dienā no Šveices trimdas Latvijā atgriezusies Rainis un Akpādija. Bet tāpēc, ka tas noticis, neviens cits nevar būt debesīs ļaudis, vajagot gara spēka. Un gars
kā mans vecais tēvs Andris bija pārliecināts. Galvenokārt bija redzams pirkskrāsnes melnajos akmeņos, ja tie ūdeni girsto ar ķipīti uzleju. Šajā garā tad es arī katru sestdienas vakari tiku svaidīt. Vēlāk Brents skolā ļoti izcils skolotājs. Brentis Ļaviņš, Adelīna Stirne, Jānis Nolga Kakaļi, Alfreds Luņģis centās pirkskrāsnes garu vairāk nostiprināt. Katrā ziņā gribēja tālāk mācīties, bet lielākai skolai līdzekļi nebija. Tāpēc mana māte Tikšuminne rakstīja savu pirmo vēstuli toreizējam ministru prezidentam Kārlim Ulmanim, jo Ulmanis mūsu meļu mājās bija otrs no Dieva. Ja ne šī vēstuli, tad ne gimnāzija, ne augstskola tikšu augsnes būs redzējuši. Mans tēvs pēc garmam izcīgšanas bija apbūvējis valīsnes apsvērdās. Es iedzinu 4 mēnešus, pēc tās zvaigznes, pēc tēva apbūvēja. Aizvidam televīzijas garmesnes asams, bija parīzinusi pāri līniju. No tām pašām Belmonta dienām, kad prezidents nāks pirmdienās daudz Latvijas karējas balvojumā. Viena lode pat Ulmanim kājās rāpīja. Kad viss tas komitārs noraidīja, turpinās savu inspekciju vienā mierā neapsmaigi, bet tās mīnas ir tādi Ulmanis. Un viņš izlasīs karavīru atvērtas vēstules, piešķīra Aliņas stipendijas, lai var tālāk mācīties. Notikums ar Jānu Peleci. Lai gan māsiņa minēja teicienu, kā kungs tāda muiža, tajā pavasarī, kad es grasījos beigt Alūksnes ģimnāziju, viņa kādu sestdienu sacīja. Tā nu tas ir dēls. Visus 11 skolas gadus tu esi gājis ar mani saustiem ķeļķera otrs šūtiem vadmals uzvalkiem, bet nu pienāks laiks padomās par labāku drēbi. Esmu sakrājusi 60 lapus. Ņem tos un nopērc sev gatavu uzvalku. Viņa man sniedza kulīti ar 12 pieslasniekiem. Tā kā man smalkas drēbes bija puslīdz vienaldzīgas, devu mātei maisiņu atpakaļ. Viņa apraudājās un teica, ka laikam mātes dāvana esot par prasu, jau tik izglītotais dēls to apsmādēja. Nekas cits neatlika, jāņem vien. Maisiņš tika ielikts formatēta iekškabatā, ko aizsprauda ar tošības adatu. Nu varēju braukt uz skolu un pēc pirmās pilsētas stāvu. Tik liela nauda nekad man tiešām nebija bijusi. Kaut arī maisiņā, ejot sudraba gabalu stindēja, tīrais negals. Cilvēki uz ielas apstājās un raudzījās, kādi tiesa pēc tam. Jātiek no naudas vaļā. Ja jau māte tā grib, ieši pēc stundām uz drēbju dori. Apstājoties pasaļi redzmākās stāstoli. Līta smēlis, līto kantukos, katrai krūst kabatiņā tīta lakatiņa. Manekena sejās, strāpjas, smaiņas. Vai arī es pārvērtītos ar lelli, jo uzvilktu tādu uzvalku. Un tāda vaina ķistera Otas sūtajiem. Tiesa gan svārplāgā nepiegūda lesos, jo Ota bija izsvarēts visu storeni. Bet vai man saslogā jāatļauj tik sako? Sestdien piesotnieku maisiņu atgriezīšu mātei, stāvieties veseliņu manekeni. Tad zāļu pār ielai piesotnieku atstāvies cimdējās nemierā. Nauda gribēja rikot. Apstājos pie cita veikala. Vidskārtnes rakstvīts Krišs Ābele. Grāmatas un rakstām lietas. Te es nebiju pirmoreiz. Veikalnieks Rīgā izpārdošanas nedēļās sapirka lētas grāmatas, veda tās uz Alūksni un tirgojās. Par varas santīmiem te varēja dabūt daudz ko. Tagad, kad man kabatās stindēja sudrabs, droši vēru durvis. Mums jaunu grāmatu nav, varbūt jaunu dēļ atradīsim. Kad man atstājās pie augstākā valka, tur nizējas otris 10 stēļi. Sen jau nāc pie tiem. Jāņa, Borusu, kopotiem rakstiem, apsmīlos. Lūdzu, parādies man tos. Tāpat var redzēt, iebildu pārdevēju. Tas mums rīt solīja nopirkt Kesnera kundzi savai Tamārai. Tamāra bija mana klases biedrene, ļoti simpātiska piezem bagāta meitene. Bet ne par to pašlaik domāt. Lūdzu, man Jāņa Borusa kopotis rakstus, teicu, un izbēru pieslasniekus uz leses. Naudas kaut smaini veikalniekus sejā. Viņa nocēla un iepakoja graznos cejumu. Ceru, ka Alūksnes banku nesat apvaltījis. Varen lesni nest stainu uz savu litekli Dāsva ielā. Pretī nāca klases biedrene Līksma. Ko tu tas tiec? Jāņa Borusa kopotis rakstus. Līksma neticēja, nāca pārliecināties. Divatā apstainojām, visām uz galda rindiņā kosās grāmatas. Uz vāka uzzīmēta tautu meita, kurai blētīja rūtikusi, un kura galda noliecas ir augās kā ķierbies zemē.
Pat līdz no sacīs man bija cēlies. Jutos pagāts kā krēs, dziļi zila gaismas staroja no sējiem, Jānis Porukas templīmais, mīlotais dēļiem. Tagad viņš būs pie manis ienamā. Trešdien atbrauca nāca. Nu, vēl dēls mugurā savu jaunā unpuku. Gribu redzēt kā piestāv. Uzvalki nenopirkt mās, nopirkt to vērtīgām un vajadzīgām. Saka, Jānis Poruka kopotie raksti. 10 sējumi, īstenībā 20, jo pa 2 kopā iesies. Tāpēc tas ir raksts maksā. Es neesmu tikai pēc laika nezinu valodu. Labu galvu tu neņemsi. Citās tiek nav. Dēl. Kas to varēja domāt? Vēl tas skaidroja, ka Poruks nav nekādi nieki. Taču mātē aizbrauca dzīves samīcināt, pametot mani divatādi Jānis Poruks. Svētdienā kopā ar līdz no lasījām 2 vientuļus un tādi pilizdamas sirdspēc. Poruku grēku māte man pieminēja līdz sava mūža galam, taču zilos spējumus man palīdzēja saglabāt. Tas nekas, kas studēt aizgāja Ciceros sūtajā vadmalas uzvalkā, cilenieki Jānis un Ances Vairoks būtu tā patrīkojušies. Ko tu bagātiem padarīt? Dzīvot vērts. To sniegputeņiem saku un tundras koks to krusti atkārto. Tu vari daudz, ja tev ir draugi blakus. Un arī, ja tev viendulības smagums ar smaidu panesīs un kausto. Šīs tundras bērgūs simums vējies stīvi, pat miesīms šo vētrai neizrauc. Tu vari daudz, ja lieti mīli dzīvi. Un arī, ja pēc veļu vēju stīvis, tu vari saņemt nāvi tā kā sprāta. Tu vari dīgt un atkal vārpas raistīt, ja liels tavs pavasara plauksnes spīd. Nesur no dzīves, tikai nebūs aiziet. Un arī, ja pēc pašam kā būs vaisti, kam vaistāk vēl, ar smaidu jāpavīt. To, ka man nav jātaisnojas un jācenšas, lai mans dzīves stāsts būtu progresīvāks nekā tas ir īstenībā. Esmu piedzimis Latvijas brīvvalstī un līdz šai dienai domāju, ka neesmu savai zemei un tautai kaunu darījis. Mūs neaudzināja pasaules iekarošanai un naidam. Mēs godīgi pildījām līgumus, pat tos, kurus mums uzspieda. Pie mums nebija nāves nomesnes un cietumi nebija pārpildīti. Mūsu prezidents pat tos nāves spriedumus, kuri viņa laikā tika piespriest, neļāva izpildīt. Pie mums nebija fašisma, kā to gadu desmitiem ir centušies iegalvot. Fašisms izrādījās, mums bija gan austrumos, gan rietumos. Mēs arī negaidījām, lai mūs atbrīvo no tā, kas mums ir, bet gan šo deklarāciju. Būdams atraisnes dēls, es varēju mācīties uz valsts rēģinu līdz augstskolē. To man neatļāva pabeigt valstī. Bet arī brīvprātīgi mobilizēt, neesmu izstrādāt otrā pasaules karā nešāvīgi. Vienā dzīvokļa Matrītas ielā, neviens meitins esmu slēpļus, gan uz Hitlers, gan Stalins. Man priecās, ka pieļojumiem rot sēroja, ka 16. jūnijā aizvērtajiem. Galvas reģistrā ir arī pakļūs vai jāvietu briesmīgo, mantīgas darbu dzīves. Arī tie mēneši, kad nēsājas veču formu, bet nepildīja vienu pavēru, kas vērstos pēc manas valdes. Tad, kad mana mīļā norunātā satikšanās vietā pie manis atsūtīja čekisti, un tad mani tiesāja ar noziegumiem, kurus neesmu pastrādājis, par grupu, kurā neesmu sastāvējis,
Kaut arī manā lietā it kā esot daudzi aplumīgi strēmi materiāli. Viss tas ir provokācija. Man nevajag rehabilitācijas vienkārši tāpēc, ka neesmu noziedznieks. Nav par to. Vienīgā vēlēšanās, lai mani liek mierā. Lai pēc 23 gadiem Sibīrijā un tālajos austrumos ļauj elpot un strādāt. Tas, kas visgrūtāk bija, nāk, kad blakus gāja. Sirdis spītīgā bija Sibīrija. Purga un baltie vilki, Elsata gribēja aizlēt. Ata priekšā mums ilgi starīgi pēctenes svaigas. Mēs tie dalībvalstījām ledājām nedēļām. Jāņu guns krūtīs mums lija bortus uz sāktus varam. Tad, kad izpildās bija, Latvija blakus mums gāja. Sirdis spītīgā bija. Neesmu bijis pašās briesmīgākajās vietās. Tajās nometnēs, kur biju, tanki neapšāva neapbruņos ieslodzītos tāpēc, ka viņi pieprasīja, lai noņem no strandām 4 numurus, lai nešaut ar bēgšanas mēģinājumiem kā 5. gadā tos, kas nemaz netaisās bēgt. Neesmu bijis Kolimā, kur zem plānas sārkņas sūnu guļ metrīgas miroņu pārs, mūžīgā sasolmā ar apsirmojušām bārdām. Uz 1000 gadiem iekonservēts kā mamas. Daudz kas man ir sāks aizkaltīt, bet kaut vai tāpēc, ka miljoni mirušo pavēl tos kaut godīgi pieminēt, man ir jārunā. Liecinieks paliek arvien mazāk. Tie ar apsarnojušām bārdām jau nerunā. Paldies Iksenim, ka mani nesamala necilvēcīgās Staļina nāvis pirmavā. Naktīs mans un citiem, kam laimējies iznākt no Ellis, rādās mūžģis, sasāpīgi. Zeloņgrātīs, augu purgas, stan šāvīni no plecomīšiem, asinssuņas laiž locītas sievietes. Brauco tankiem virsū iesūtīto varas. Ko darīt ar murgiem, kas apsāpīgi? Un vai tie, kas izraisījušos murgus, mūsu pilsoņu priekšnieks, pilsoņu uzraugu, pilsoņu cilvēku šāvēji, pilsoņu nagmaucēji, arī vēl dzīvi būdami šādus murgus redz, viņu ar asinīm pelnītajā atpūtā. Tiem, kuriem nav sirdsapziņas, taču nav arī sirdsapziņas moka. Elle ir kaut kur tālu no dzimtenes. Maz par to zinājis Dante. Nav lielāku moku, kā ilgošanās pēc Latvijas krastiem. Tas nekas, ka dzimtenē jāsalst ledu, ja pelavu maize tur jākrem. Svešs zemes ugunis dvēseli saldē un svešas zemes maize bez pelavām sūra. Vēls nav tāds kā pasaku grāmatā, pamuļķis, klips un ragains. Viņš ir vienkārši tāds, kas ņirgājas par mājās pārnākstām. Viņa smiekli mums sēž uz pleciem kā smags akmens kalns. Viņa elpa uz dzīvām acīm mums leduspuses grib stāvīt. Taču mēs ne tie, kas māk pavlus. Ne tie, kas kāpnes no pekuļas nezinās. Mūsu spītīgais prieks, kas dzimteni nesīs ar izlāstā pasaka brīvi. Tas nekas, ka mēs bijuši pazemē, ka izsmējis mums pat joks. Latvijā pārnākusi mēs pēcīsim dzīves no smaida. Mēs nepieminēsim ar īgnumu dienas saules, jo saulē mēs citādi šināsim. Ir paradīze, ir debesis, vien tur, kur dzimtenē. Līdz laidzēji 1000 bērzu aug, līdz salsiem 100 egli. Nāk, valrote ik bērzās sauc, vēs eglē tevi meklē.
Pēc pārbraukšanas no Sibīrijas viens no pirmajiem darbiem tausot pie koka pēcīšana. No Valdemārs uz mežniecības rudenī atveda 3 rūdīgi iestos uz sugra bedrī. Stāvniece rādīja vietu, kur tās pēcī ar universitā veikla glāvāja vidū. Viņa teica, Arī līdz niecības gadus bija paņēmis līdzi, tikai strikītis atstāt ženējumu. Diezgan drīz par Sherlocku Holmesu izstaigāja caursos visus caurumāju rajonu, saudzījos cauri sētai, pēc vietiņas nodakto saniklēju. Negāju atprasīt, ka sētā augoja Nikīstum, ja minējot par atklājumu priekšniecībai. Viņa teica, ar to pierādīšanu būtu jau sēta, pašiem nepatikšanas un sanāk, gan atvedīt no Valdemārs uz citu eglīti. Atvest neiznāca. Augtās 2 pie universāla veikala, augtā 1 Saurupmājas dārzā. Adrese man ir zināma, bet šobrīd es to neteikšu. Negribu, ka mani iesūta tiesā, kur es ņemšu tos 1000 lapus, lai samaksāšu tā mājas īpašniekam par goda laupīšanu. Simetriskais trīsstūris tik un tā izjauks. Nav vairs mazda kā. Rievsni paraugās uz zemi un talsos iet vaļā raganu dancis. Pie valdības mājas viedā stīti dundagas paeglīši. Kāds ar asu nazi tos tik pamatīgi apšķibinājis, ka pārvērtis par pātagas kārtiem. Skuņas tiek iepītas kapu vainagos un pārdotas brīvajā tirgū, kad pietrūka paeglīšu. Turpat aug Latvijas lielākā īve. Tā arī ir tādiem nolūkiem. Dienām un naktīm vaigs sviedros zaļi darbojas okupantu pamestajā kara pilsētiņā. Puse žoga joprojām ar visiem betona stabiem. Uz Saurupmājām aizsteigušies ķieģeļi, kas vieglāk paņemami. Taču atgriezīsimies pie sudrabeglēm. Tās 2 joprojām 3. meklē, bet neatrod. Tukšajā vietā, ja ir sniegs, vērš sapūšu upenu. Taču tai 3. vēl grūtāk. Uz visām pusēm jāloka galotni, lai ieraudzītu, kur māsas. Puteņa laikā zari nolīkuši, gribētos nopurināt, bet Nikuļs suns iepriekšējā mazdēls joprojām auļo pagalmā. Visas egles izaugušas pāri māju jumtiem, kas ir labi, jo tā, kas universāla veikala tūmā, badmiras netiek klāt apzāģēt galotnis, kā to dara dendroloģiskajā parkā ar mazajām eglītēm, kad Ziemassvētki un jaunais gads nāk. Un man šajos svētkos, kad egle kļūst saules koks, jādomā par tiem visiem, ko krievi sauc zīmīgā vārdā – krahohbori. Kā latviski teikt, varbūt salašņas, kas tādus sīkumus ar netīriem nagiem salasa. Bet nozaga no Stendas baznīcas pirms vairākiem gadiem arī Rozentālu radīto altāru gleznu, ko pēc tam pat īpašnie centās meklēt. Stāv rakstīts, neklājoties otram cilvēkam jaunu vēlēt. It īpaši Ziemassvētku laikā, bet kā gan citādi atjaunot maģisko aci, caur kuru Dievs uz mūsu zemi var paskatīties. It sevišķi tādā laikā, kad vērš zem naida, skaudības un mātkārības puceņus. Mietiņš pie 3. lapekļas ir jau sakluvis, bez pierādījumiem nevienu netiesā. Šim laikā, kad daudzina vārdu vieskursenis, tomēr derētu kārtīgs tērējs, kas apstaigā mūsu pilsētas un laukus. Pārtagas kāds būtu, tas nošķivītais baiglītis. Bet kurš vis auklu un kur radīsies tērējs? Es ieskanu talsos ar kastaņa lapām, kas oktobra dienā uz ielām krīt, un liekas ar rokām saulainām labām grib pilsēta mani sagaidīt.
Es neiejāju uz balta zirga, man medaļas nežvads pie mundiera spoža, bet sirdies iegūstu dižmāras tirgu no piparkūkas ar zvaigznītēm košām. Ja gribat, to pārlauzīšu uz pusēm, lai arī no manis jums būtu prieks. Es gribu dziedāt un nevēlos klusēt, un smaids man ik ceļā ir jāsatiek. Pat runcim uz žoga, kas blenž manī rūsgans, es pastiepju delnu un saku mjau, draugs, vēlos, lai iemīli mani tu drusku, jo pagaidām draugu man šeitam vēl nav. Met kaķis ar acīm man zibeni zaļu, olraiti, ja vēlies, pustalsi būs tavi. Man pietiek ar jumtiem, kad noskaņa skaļa, bet to, kas zem jumtiem, paturi sev. Un tā es eju pie visiem ciemos, jo rūsganais runcis ir solījis man. Ja pēdas tev karstas, tad neatnāks ziema. Ja dzīva sirds, pasaule pretī tai skan. Kā es savam zvanam skanēšanu meklēju. Kādas pamestas Kurzemes mājas bēniņos uzgāju nelielu varas zvanu. Uz tā bija iegravēts, ka zvans izgatavots ķēzariskā zvanu Lietuvē, Pēterburgā. Liešanas gads 1856. Bet zvanam trūka mēlis. Nezināju, ko viņš saucis. Varbūt kādā skolā jauniešus uz stundām, varbūt pat kādā baznīcas tornī par zvanu spēles mazāko brāli kalpojas. Kāpēc tu klusē, zvans? Klusēju tāpēc, ka esmu bez mēles un nav kas piesit. Man ir 700 gadu vecs bronzas gredzens, tepat Vilkmuižas ezera karstu krūdā atrasts. Piesitu ar to, zvans ļoti melodiski atbildēja. Bet es neesmu muzikāls un nezināju, kur tālāk jāsaka, lai iznāktu melodija. Tāpēc es jau gadiem meklēju atrastajam zvanam zvanītāju. Šis ir par trauslu vīrieša rokai, tāpēc zvanītājai jābūt sievietei. Šajā sakarībā es visām sievietēm, kuras pie manis ieklīst, piedāvāju. Ja tev ir mazliet laika, paņemies ar manu zvanu. Varbūt tajā kāda dziesma pēc skanēšanas slāpst. Bet Irēna strādā aptiekā. Aina arī. Viņām zāles miezerī jāmaisa. Nav laika. Neiesi jau ar zvanu pa Talsu ielām un nepiedāvas katrai smukākai pretimnācējai, lai piesit manam zvanam. Bet savus viesus es allaž gribu uzcienāt ar zvanu skaņu. Pats, kā jau teikt, neesmu spēlnās. Īpaši jauki ar manu zvanu prata paņemties mana drauga Laimona Gaigala draupini, bet viņa nebija mana draudzene, un Laimons viņu aizveda sev līdzi. Vienreiz Talsu avīzes redakcijā vēlā stundā notika literārās apvienības biedru saruna par to, kas ir un kas nav dzeja. Pēla visus pēc kārtas, tiem, kam partija pelšanu uzticējusi. Arī mani, jo ilgu laiku es pilsētā biju pats peļamākais, un tur bija jauka meitene Zaiga. Drīz jābrauc mājās, bet ārā žigulis apsarmojas, nāc palīgā atsildīt. Kā to dara? Nāc, tad jau redzēsi. Nokāpām no otrā stāva pagalmā. Tur jau viņš bija, braucamais, ar kuru Zaigai jābrauc pie sava vīra. Iedarbināju motoru. Ārā sijājās sniegi. Vienu otru zvaigzni arī varēja matīt, bet mums nebija laika par zvaigznēm runāt. Parunājāmies paši. Es Zaigai stāstīju par savu atrasto zvanu bez mēles. Kāpēc tu to nepaņēmi līdzi? Es novilktu laulības zelta riņķi, piesistu ar to, varbūt zvans atdzīvotos. Neskanētu vises sacīju un biju nikns uz gredzenu Zaigas pirkstā. Ilgi jau mums nebija laika parunāties. Nāca citi. Apsmēju mūsu apsarmojušo žiguli un visvairāk to, ka neesam vēl to atsildījuši. Zaiga iedarbināja motoru uz citiem apgriezieniem. Sietnieciņš tīrīja sārmu no vējstikla. Zaiga pasniedz atvadām roku.
Citreiz, Aleksandra, paņem līdzi savu zvanu. Pamēģināsim, vai abiem tam nevaram likt skanēt. Tās citas reizes nav bijis. Atbrauca uz Talsiem mana taštas trasē mirušā drauga Līga Valonija ar 2 bērniem. Kad bērni aizgāja gulēt pie radiniekiem, mēs ar Loniju paklaiņojām pa Talsu nakti. Ziedēja jasmīni. Pieminējām Taišatu, kur jasmīnu nav. Apstājāmies pie Lonijas radu mājas. Varbūt uznāc augšā, paskaties man uz bērnus, cik viņi saldi guļ. Bērni jau neko nezina ne par Taišatas trasi, ne par taigu pie Sivakas upes. Man nav sava zvana līdzi, teica Lonijā. Žēl, viņa čukstēja un pasniedza atvedām lūpas. Viņa atbrauca vēlreiz pēc gadiem 20. Parādi man to zvanu, kura tev pirms 20 gadiem nebija līdzi. Bet zvans bija grāmatu skapī aizkrauts ar gudriem rakstiem, un ārā taurēja Lonijas vīra Volga. Arī šoreiz nekā. Bet es joprojām ceru, ka atradīšu savam zvanam zvanītāju. Ko tas līdz, ja zvanam kausēt sudrabs klāt, ja viņš bez mēles? Viss šajā pasaulē ir zvanu skaņas dēļ. Ja torņi klusē, arī Dieva nav baznīcā, bet vienreiz torņi neklusēja. Tas notika 1992. gada 4. septembrī. Tad mēs kopā ar 7 gadus vecu meiteni Madru gājām uz brīvības pieminieku. Nolikt piemiņas vainu Kārlim Ulmanim. Mēs bijām pašā gājiena priekšgalā. Pavadīja daudz tūkstošu latviešu domu un citu Rīgas baznīcu zvanu. Šīs zvanu skaņas ieferā mēs ar Madru nolēmām traucēties līdz manu dienu beigām. Madra mācās 3. mūzikas skolā, un viņa spēlē klavīrus pa televīzijas pārraidēs. Madra ir muzikālāka par Laimoni Gaigala draudzeni. 2 reizes viņa mani jau ir apciemojusi, un Alaška ciemīte atbraukusi domāju, ko es esmu piemišs viņai pasacīt. Tagad atceros. Nākošā reizē, kad viņa pie manis būs, atkraušu savu zvanu grāmatplātā no gudrības ielēkuma, ielikšu to meitenes pirkstos un sacīšu. Ņem manu bronzas gredzenu un atdzīvini beigās zvanu. Tagad zvaniem neviens sudrabu vairs klāt nelēt. Esmu dzirdējis, ka tos lēmot čugunu. Bet šis ir zvans ar sudrabu, un tāpēc pamodina šajā skanēšanā to dziesmu, kas viņā ilgi pazudusi. Viss sākas no mazuma. Var taču gadīties, ka taviem pirkstiem, Madara, ir vērts paņemties. Lai skan varam pielietais sudrabs. Pasaulē ir noilgojusies pēc labākas skanēšanas. Vēstule no Amerikas. Godātais rakstnieks. Latvijas kalpu prezidente ģenerāla Kārļa Gopera fonda valde paziņo, ka jūs esat ieguvis fonda 1993. gada balvu literatūrā par jūsu grāmatu, kas iznāca ASV Sibīrijas grāmata. Apsveicam jūs un vēlam sekmes un panākums tālākā latviešu literatūras jaunrates darbā. Ar sveicienu Fricis Sīpols. Ziņa ir aizkustinoša, jo Latvijā dzīvo vidū vairs nav ne ģenerāļa Gopera, ne Jāņa Jaunsudrabiņa. Ja nemirstīgie nākuši apbalvot dzīvos, tad esam kļuvuši par ilgu cerību, ka mēs arī vēl kaut ko labu paspēsim. Par Sibīrijas grāmatu un tās autoru. Madonas rajona avīzē Stars kāda sieviete stāsta par to laiku pirms 45 gadiem. Aizvestie cilvēki dažādās izsūtījuma vietās dziedājuši tādu dziesmu. Tums dienā aiz urāliem kurta kā strasts. Šī sieviete vaicā, vai kāds nezina, kas ir teksta autors un lūdz, lai viņai to pasaka. Jā, par Aleksandra Pelēča dzejas teksta pārtapšanu dziesmā, kas pārlidoja visu Gulaga arhipelāgu. Dziedāta gan Sibīrijas apgabalos, gan tālajos austrumos un Kazahijā. Esmu dzirdējusi arī no citiem stāstītājiem. Melodijas bija dažādas, bet vārdi tie, kas gāja no mutes mutē, folkrizēdamies. Un tad jāsaka, ja Aleksandrs Pelētis savā mūžā vairāk nekā nebūtu uzrakstījis tikai šo vienu dzejoli par trimdinieka ilgām, arī tad viņš būtu piepildīts, bet viņš ir uzrakstījis vēl citus dzejas un prozas darbus, no kuriem katrs savdabīga virsotne. Ir izdotas 6 dzeju grāmatas un 5 tēlojumu krājumi. Dažas grāmatas gan padomju laika cenzūras apstākļos ļoti saīsinātas un bargi rediģētas. Tāpēc īpaši vērtīga ir Sibīrijas grāmata, kur autoram neviens nav aizlicis kāju priekšā.
Šī grāmata ir tuvināšanās starp latviešiem visos kontinentos. Patīkami ir uzzināt, ka Sibīrijas grāmata nonākusi ASV Kongresa bibliotēkā. Līdz ar to latviešu tautas pārdzīvojumi vergu nometnēs un trimdā ir iemūžināti pasaules vēstures atmiņā. Kas tas par varen līksmu vēju? Aiz laimes plakstī aizver, ko vienā mirklī pazaudēju, tā vienā mūžā neizsmelka. Ko saucu paliek nesasaukta, vai ābeleinu bēdas teikt. Ar baltiem ziediem sāpe jaukta, kā ziedi smaržo, mirklis sāp. Sam ta bikte, aijā žūžu, spīd saule, sāpēm jāiemiega. Tik labi, ja pār tumšu mūžu, Dievs ābeļu ziedu laiku liek. Per aspra ad astra, caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Pagājušā gada 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas dienā Nacionālajā teātrī tika pasniegts 3 zvaigžņu ordenis. Apbalvoto vidū talsinieks jubilārs Aleksandrs Pelēcis. Zigurda Kalmaņa ievadvārdi no jaunās rakstnieka jubilējai veltītās talsu grāmatas. Tā kā pieskaras smalkai paivies kujai, tā kā glāstot mīļotās matus, kā sargājot sveces liesmi, rodas Aleksandra Pelēča literārie darbi. Tie šūpo acīs gaismas mirgu, sadarbina rāmus dīķa ūdeņus, aizķer pārpratumus mietpilsonības glītajos skalu groziņos un izbirst talsu pakalnos pačalot zem rakstnieka stādītājiem pokiem. Varbūt arī viņš pats ir viens no tiem savādniekiem, kas negluži katram izproktami, kā viņa tēlotie talsinieki, bet reizēm ļoti vajag šo sapratni. Tagad kopīgi noskatīsimies Maijas Laukmanes un Andra Briednieka veidoto videomateriālu veltītu jubilāra dzimšanas dienai. Jubilāra, lūdzu. Jubilāru apsveic Rakstnieku savienība. Visaugstākie kalni. Visaugstāko kalnu grēdas ir tepat Latvijā, mūsu grāmatu plauktos. Pasaules kartēs tās nezinu, kādēļ nav atzīmētas. Tie, kas tur bijuši, stāsta interesantas, reizēm pat pretrunīgas lietas, jo katrs gājis pa savu taku. Viens sācis ar Šerloku Holmsu, cits ar Hemingveju, vēl kāds ar Jaunsudrabiju. Daudzi grāmatu kalnos apmetas uz dzīvi, un tikai par retam atsūta kādu zīmību. Biju misiņos, esmu fundamentālajā, rītiešu uz retajiem rokrakstiem. Grāmatu kalni cilvēku ļoti izmaina. Pastāv gan arī uzskats, ka kalnu cilvēki jau no dzimšanas esot tādi mazliet jocīgi. Ļaudis kalnu kazas, piemēram, apbrīno vairāk nekā kalnu cilvēkus. Bieži vien par tiem izsakās pat nicinoši. Grāmatu tārpi, plānā galdiņa urbēji. Ja par kādu saka prātnieks, tad tas ir ļoti augsts novērtējums. No derīgajiem izrakteņiem grāmatu kalnos visbiežāk atrod atziņas. Iegūt tās rūpnieciski nav iespējams, un tas ir tikai roku darbs. Arī pārstrādes rūpnīcas tur nav jāatcer, jo viss tiek iegūts tīrā veidā. Reizēm atziņas slīpē gadiem ilgi. Kalnu cilvēkiem par līdzeno dzīvi ir diezgan maza nojēga. Viņi dzīvo it kā nepiedaloties. Līdzenumā viņi ir nevarīgi un aprūpējami kā bērni. Viņi klūp, apdauzās un dusmojas uz tiem, kas patiesībā nemaz nav vainīgi.
Bez grāmatu gaisa viņi sāk vārbuļot un aiziet postā. Attiecības starp kalnu un līdzenuma cilvēkiem atgādina novilktas stīgas. Ja pieskaras uzmanīgi skan, ja neuzmanīgi iet pušu. Es stāvu vienas grāmatu grēdas pakājē. Kas notiktu, ja te sāktos zemestrīce? Trimdas latvieši tad uzkristu virsū šejienes ļaudīm. Varbūt notiktu otrādi. Uz stāvajām grāmatu sienām šur tur pa kādam košam laukumiņam. Citur pasaulē tās ir kalnu pļavas, te gleznas. Kalnu cilvēks Aleksandrs Pelēcis man rāda taku, pa kuru nesen nokāpis lejā. Tiešām uz grāmatu muguriņām vēl var redzēt pēdas. Skatos neticīgi augšu un prasu, vai tiešām tu esi tur bijis, vai tiešām tu taisies tu atkal kāpt. Es bez lapas teikšu 3 lietas. Viena lieta, kas man šķiet, lasot Aleksandra Pelēča darbus, un arī uzzinot ar liecību Aleksandra Pelēča, arī uzstājoties, tās ir nesamierinātība. Tāda ļoti jauki, kārtīga nesamierinātība. Tā man ļoti patīk. Otra lieta ir valoda. Un es domāju, mēs varam aprakstīt apvidu vai cilvēkus, kas dzīvo šajā apvidū, un vienalga nesajust, ka viņi ir no šī apvidus. Bet Aleksandram ir tieši tas, ka valoda runā par šiem cilvēkiem un apvidu. Tas ir jauki. Un trešā lieta, jūsu dzīvoklī tikai grāmatas un gleznas. Un braucot šeit, mēs domājam, ko uzdāvināt. Un es redzu, ka jums tur nav daudz vietas, kur nolikt ne grāmatas vairs, ne gleznas. Es vienkārši apvienoju vienā vietā, vienā lietā, gan grāmatas, gan gleznas. Un šīs nelielais Rodēna albumiņš varbūt atradīs arī kādu vietu jūsu dzīvi. Jubilāru sveic Nacionālā biblioteka. Godējumu jubilāru. Nacionālo bibliotēku ar jums saista nevien jau izdotās un uzrakstītās grāmatas, kuras ir droši vien pasaules lielākā bagātība. Bet kopš neilga laika mūs saista arī pārdrošas nodomas izdot jūsu grāmatu, atkārtoti papludinātu Sibīrijas grāmatas izdevumu. Bet šķiet, ka tas nodoms izrādies ir tik pārdrošs, ka mums nebija pa spēkam to dabūt gatavu uz jūsu šodienu. Un varbūt labi vien arī ir, lai jau tas gods tiek talsiniekiem, un lai jau nu viņi ir tie pirmie, kuriem ir tas gods jūsu jubileju iepriecināt jūsu jauno grāmatu. Mums tas noteikti izdosies, un mājā mēs aicināsim jūs uz Nacionālo bibliotēku, uz jūsu grāmatas, vai kādā pieņems saukt prezentāciju. Bet šodien tās vietā mēs gribam jums nodot katalogu, kurā var atrast šo un to, bet varbūt pat visu, ko par Latvijas bibliotēkās atrodamām nesošajām pirmajām iestiestēm grāmatām, zinot to, ka jūs grāmatas ir mīļas un tos un senvietas jo vairāk. Un šeit pat kaut ko no jaunu nākotnes arī Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas Ekslib, kurā noteikti atradīsies arī bez tām visām grāmatām, kuras jau ir iznākušas, kuras vēl iznāks arī Nacionālās bibliotēkas izdotā Sibīrijas grāmata. Un visbeidzot, pieņemiet mūsu visdziļākos cieņas apliecinājumus no Nacionālās bibliotēkas kolektīva, no tās direktora Andra Vilta. Lai jums laba veselība un lai labi un sirsnīgi cilvēki apkārt. Šajās gaišajās dvēselēs ir vissirsnīgākais sveiciens mums, lai gaisma jums darbus darot un ceļus ejot. Visu paldies! Sveic Talsu rajona dome.
Es gandrīz tās sajaucam, tās eju un padomu. Bet tas nekas, tas nekas. Man ir jāsveic jūs cienījamais rakstnieks kā oficiāli izsai. Šodien man lika jums vislabākos sveicienus nodot mūsu valsts prezidenta kanclers preses dienests. Un kā mēs zinām, 19. aprīlī uz mūsu rajonu darba vizītē brauc mūsu valsts prezidents Gunts Ulmans. Un kā jūs arī to ziniet, viņš ir izteicis vēlēšanos tikties ar jums. Un šajā darba dienā mēs tiekamies ar jums, mēs precizēsim laiks. Un prezidenta kungs teica tā, kad viņš nodos tad jums visu sirsnīgākos sveicienus. Un rajona padomes vārdā es gribētu jums novēlēt visu to labāko, vēl lai piepildās jūs daudz ieceres un lai ir laba veselība. Jums abiem. Talsu pilsētas doma. Cienījamo rakstnieku, jūs video materiālā teicāt, ir jānoturas. Un to jums vēl Talsu pilsētas dome un Talsu pilsētas deputāti. Un vēl es gribu šovakar jums pateikt to, mēs jūs neatdosim. Neatdosim ne Alūksnei, ne Amerikai, ne Sibīrijai, par kuru ar jums ir jauks atmiņas. Un vēl šovakar es gribu atvainoties kā Talsu cilvēks. To vārdā un to gadu dēļ, kuru laikā jūs netikāt saprasts. Bet šodien es gribu pateikt vislielāko paldies jums kā mūsu dvēseļkopējam, jo par to, ka jūs nākat uz skolām, par to, ka jūs tiekaties ar jauno paudzi, par to, ka jūs tiekaties ar lasītāju un par to, ka jums rūp mūsu Talsu pilsētas tīrība, mūsu Talsu pilsētas skaistums. Un kad jums sāp katrs nolaustais bērziņš un katra nolaustā eglīte. Un es nākot, jūs jau teicāt, ka jums labāk rakstās prozā, bet es labāk runāju atkal dzejā. Un es ietvēru visu, ko gribēju jums pateikt sekojošās rindās. Es esmu no Ziemciešu cilts. Ledus un melnās naktis nepieveic mani. Es izbrienu vēdas baltām kājām. Es izrauju dzeloņus un tālāk eju. Un cūkpienīšu kalniņā es pavasari svinu. Paldies jums un sveicu jūs lielajā jubilejā, bet šis baltais zvans, tas no manas sirds. Paldies! Draudzene Madara. Sveicu jūs dzimšanas dienā. Rakstniekam Aleksandram Pelēcim par piemiņu no 1992. gada 20. septembri, 1994. gada 18. oktobri un 1995. gada 10. aprīli. Madaras trauka 1995. gads 10. aprīlis stāv. Tad es jums gribu nospēlēt Kellera skaņdarbu Barkarovu. Kur Madara spēlēs pēc 2 nedēļām Vācijā.
Es jums gribu teikt paldies par to, ka jūs Madarai rakstījāt, un ka Madara jums raksta, un par Sibīrijas grāmatu, tāpēc, ka mana paudze, es par lādām nezināju, ka tāda Sibīrija ir bijusi, ja, kur muzejā izsūtīja. Un tā kā es lasījām, mēs ģimenē pa vakariem un raudājām un visādi tur iedziļinājāmies. Es par paldies jums. Ļoti labi, ka jūs rakstiet, jo nav no kurienes mums zināt, ja neraksta, ja. Un vēl gribu teikt paldies jūsu kundzei. Tāpēc par to mīlestību un par tām rūpēm pret jums, pret Mārtiņu un abiem mazbērniem. Un paldies jums par Madaru. Jā. Lūdzu. Gods jau otro ievādu tavai grāmatai rakstīt, tad mēs varbūt sevišķi apmierināts ar tavu ražību, jāsaka. Bet vēl jo vairāk man jāsaka paldies tev par to, ka tu esi tāds, kāds tu esi, jo tas, protams, visiem mums ir tā pasaule un tā dzīve, kas ap mums, viņi jau nāk no mūsu bērnības. Un tos labākos darbus cilvēks vienmēr ir darījis bērnībā. Un man liekas, ka tie labākie rakstu darbi arī nāk tad, kad cilvēks tā, vairāk vai mazāk bērnu prātā ir. Es domāju, ka lai šis bērnu periods tev nebeidzas. Paldies tev un paldies par. Redakcijos vēl liela dāvana ir laidus pasaulē, tāpēc tikai piedāvām Andu Līsi uzcienāt un Madaru, ja? Jā. Paldies. Jubilāru sveic Talsu muzejs. Neraudāt par to, kas bijis, nebīties par to, kas rīt. Tikai saudzīgi un droši savu vagu taisnu dzīvi. Lai jums veselība un rakstīt griba vēl daudzus gadus un muzejs sveiciens no mums. Apsveikums no Talsu 2. vidusskolas. Spriežot par cilvēku, atceries viņu dāvātos līksmīgus brīžus. Cienītās rakstnieki, jūs dāvātie līksmīgas brīži ir jūsu grāmatas. Paldies par tā. Jubilāru sveic Talsu pamatskola. Talsu pamatskolas kolektīva vārdā izsaku jums cieņu, novēlam veselību un lai jūs vēl daudz grāmatu varētu, kurās tāpat labs humors, arī ironija, dzīvot prieks, dzīvot griba, dzīvot spēja, dzīvot drosme un viss, kas cits arī stiprina. Jubilāram pienākušas vairākas telegrammas. Veselību, izturību, dzīves prieku lielajā jubilejā vēl Lonija un Jānis Lūši. Sveicu savu jaunības dzejnieku Silēvica Aleksandram Pelēcim. Sirsnīgi sveicam jubilejā labu veselību un izturību sibīrieši Kerta Zigfrīds Krieviņi Casvainē. Tajā balsī bez atbalsts, ko vēji sauks, tajā pupenī salstot nenosals, tajā dziesmā ar strazda svilpieniem kāps tulpes balss, kas nenoslāps arums. Rakstnieki, sveicam lielajā jubilejā Malienas ziņu redakcija. Individuāli apsveicēji lūdzu.
Cienu rakstnieku. Es domāju, ko var vēlēt cilvēkam, kurš nav vairs pavisam jauns. Es domāju, līdz 100 gadiem tāpat strādāt un labi veselība. Paldies, ka esat talsos. Jūs esat viss sasniedzis. Prezidents brauc pie jums 3 zvaigžņu ļaudēs vairāk smaidu. Cienījamie autori, tās bērnas, kas ir Sibīrijas sniegos, lai mūsu latviešu sirdīs vienmēr būt izturībai, mūsu apliecinājums savu. Sirds arī izdevums. Bet Ucām tu tomēr labāk iztur. Nekas. Nozīmēsītāji. Tas ļoti radīja kādu lapas tāds, viņš jaunam zīm sarāt, ja? Un pašķiesīs, ka tad būs īdēļ rakstīšanai, un dažas arī jaunās, tās Latvijas ir pa jūs. Tātad atsēs kaut kas tāds ir iedomāts. Un es gribu teikt tā, šitas pelēcis, lai dzīvo ilgus gadus vēl.